Sveiciens visiem Divāna ekspertu podcastu klausītājiem. Šodien esam atpakaļ pilnā sastāvā. 4. maijā ierakstām epizodi un ar jums kopā Rudolfs Punkstiņš. Un Reinis Bušmans. Jā, sveiki visiem. Nu ko, šīs tas mums ir pagājis. Šādi tādi sporta notikumi. Šodien tātad mums ēdienkartē futbols, basketbols, hokejs, rallijs, Formula 1 varbūt. Tad redzēsim. Jā, plašs spektrs būs piedāvājums. Plašs spektrs, tieši tā. Nu tad sāksim varbūt ar futbolu. Futbolā mums no sākuma tad pievērsīsimies mūsu vietējai Tonybet virslīgai, jeb Latvijas futbola čempionātam. Tur Reini bija apmeklētājos. Bija aizgājis uz spēli Auda pret Tukumu pagājušajā svētdien. Jā, tieši izdomājums dienā, kad bija vētra Latvijā, visur Rīgā vienkārši tur, man liekas, cik 20 pārmetri sekundē aizbrauksim paskatīties futbolu. Bet jā, izturējām tikai līdz 70 minūtei, jo bija diezgan liels vējš, kā jau teicu, un augsts palika. Bet bija tīri interesanti spēle, 2-1 beidzās, Auda uzvarēja. Man visi 3 gols mēs arī redzējām. Jā, jūs neko nenokavējāt. Beigas mēs nenokavējām, jo bija pirksti atsaluši kājām. Un bija jābrauc prom, jo spēle notika Mežparkā pie Ķīšezera krastā, un tad tur diezgan labs pūtens bija. Bet jā, tad pēc ilgām laikiem beidzot tika apmeklēt virslīga klātienē, jo, kā jau zināms, tad FK Ventspils jau kādu laiciņu nespēlē virslīgā. Pirms tam bija būts tikai uz Rīgas derbiju kaut kādu aizpagājušu gadu. Pagājuši gadu taču jūs Viplošu apmeklējāt, ne? Tas bija Eirokausos. Tikai Eirokausos? Jā. Okay. Man liekas, ka jūs gāja arī uz vietējo virslīgu. Bet, kāds tas līmenis? Audā mums šobrīd 3. vietā, Tukums 8. vietā. Tukumnieki tur daudz neizšķirts nospēlējuši. 5 spēles viņiem neizšķirts, 1 uzvar 4 zaudējumi. Kāds bija tas līmenis? Tur bija grūti saprast, jo, kā jau teicu, bija diezgan liels vējš. Tad bija tā Auda diezgan daudz spieda. Un Tukums vienīgos vārds aizskrēja pretuzbrukumā, dabūja standartu un iecentrēja bumbu sodlaukumā, un tad atlec un rikušetāji pēc tam iesit vārtus. Un tad pēc tam atkal Auda turpināja spiest, un atkal iesit vārtus. Un jā, tad pēc tam beigās nav nejausmas, kas tur notika, bet līdz 70 minūtei bija jā, tā kā bumbas kontrola diezgan piederēja Audai. Aha. Šī vienīgā spēle, jā, ko es esmu redzējis virslīgā, tā kā grūti teikt pa pārējo līmeni. Skaidrs. Tad varbūt tas mums nedaudz jāpievēršas arī citām līgām. Champions līga, Premier līga. Varbūt tur mēs ar kaut ko nedaudz pārunājam. Es domāju, tad ķersimies uzreiz klāt karstākajam pagājušās nedēļas futbola mačam, kas bija Paris Saint-Germain pret Bayern Munich. 5-4 noslēdzās spēle. Ja mēs tā skatāmies, tad vidēji 1 gols 10 minūtēs. Izcils mačs. Un vairāk arī kaut kāda treneri teica, ka tas ir bijis viens no labākajiem mačiem, ko viņi redzējuši. Tavs draugs Pepe Guardiola gan teica, ka tas nesot bijis futbols, ko viņš ir skatījies. Kaut kādā intervijā, ka viņam prasīja, kāpēc viņš apmeklēja spēli. Viņš teica, ka grafikā bija brīvs laiks un izdomāja aizbraukt paskatīties futbolu, bet īsti neizdevās. Man liekas, ka kaut kas tāds bija. Ka tur bija kāds cits treneris, to teica, jo es vēl tieši redzēju bildi, ka Peps apmeklēja Championship spēli, tās spēles vakarā, un ka viņš nemaz nebija laikam uz vietu šī spēlē. Es tagad precīzi neatceros pagājušajā nedēļā, bet ka tur bija kaut kāda meme, ka Peps skatās Championship spēli, kamēr iet PSG pret Bayern. Un jā, bet mačs, jā, brīnišķīgs, kā tu teici, bet daudz arī tika rakstīts par to, ka pēdējā laikā futbols ir tāds diezgan statisks. Tiek saspēlēts tikai uz standartiem, tur vārti tiek gūti un nav tās kreativitātes, tad te bija vienkārši aizsargiem parādīja, kas ir kas un cik ir cik. Abās pusēs vienkārši vārti. 5-2, tad Bayerns atkal atvelk un 5-4. Un, jā. Vēl bija arī pāris, man liekas, sitiem pa vārtu stabu. Momenti visu laiku bija. Spēle bija no viena gala uz otru galu pa lielam. Es jau... Es tieši paralēli runāju ar savus draudzenes pa telefonu, kamēr skatījos to spēli. Tad es viņai teicu, ka šis man atgādina kaut ko no Eiropas čempionāta, kur, man liekas, bija Grūzija, Albānija vai vēl kaut kas. Kaut kāds tāds 2 komandas, bet Grūzija noteikti bija viena no tām 2 komandām. Tur arī spēle beidzās 3-3. Un visi gan komentētāji, gan pēc tam internetā bija tās reakcijas, ka šī labākā Eiropas čempionāta spēle, ko es vispār jebkad dzīvē redzējis.
Jā, tagad, kad es saku, tad es atceros, ka bija tāds mačs, kur arī bija momenti pēc momenta. Un pats foršākais jau tas, ka uz abām pusēm tas Jā, ka nevis no vienas komandas, bet viens spiež, tad pretuzbrukumā kaut ko ieliek, bet vienkārši spēle notika visu laiku, tā kā pingpongā. Viena otram uzbruka visu laiku. Un noteikti arī atbildes spēle būs tieši tāda paša, jo Bayern treneris aicināja Bayern fans ierasties kārtīgi atmosfēru taisīt, un ka, ja kāds ir slims, tad lai neierodas. Jā, lai paliek mājās, atdod kādam citam biļeti. Tā kā atbildes spēle trešdien būs arī parīt jau būs diezgan iespējīgi noteikti ar labu atmosfēru. Un tad ir tieši pretējais mačs otrs. Nu, Atletico Arsenal, bet varbūt arī nebija tik garlaicīgs, kā varēja likties. Kaut kāda savu momentiņu bija. Nebija ļoti, ļoti aizsardzības futbols. Bet, nu, protams, vairāk tendēts uz aizsardzību. Un ar mazāk momentiem nekā Bayern pret PSG. Bet, nu, ja tev jāpareģo, tad kāds mums būs fināls? Nu, man liekas, ka būs Arsenal Bayern. Es joprojām palikšu pie savu Bayern. Kaut gan it kā izskaties PSG mazliet labāk arī ar visiem tiem momentiem. Nu, viņi varēja noturēt vadību, bet viņi turpināja spēlēt tā, tāpēc nenoturēja. Bet man liekas, ka tāpat Bayern atbildes spēlē savās mājās uzvarēs un tiks tālāk. Un tad Arsenal izskatījās, manuprāt, bišķiņ labāk nekā Atletico. Un tagad viņi arī spēlēs mājās, brīvdienās uzvar 3-0 Premjerlīgā. Tad varbūt kaut kāda atgūt, varbūt pārliecība beidzot pēc tā melnās strīpas. Bet es zinu, ka daudz man nepiekritīs. Bet... Es tev nepiekritīšu. Arsenals netiks tālāk. Atletico Madrid tiks tālāk. Fināls būs Atletico Bayern. Okay. Cerams, starp citu, Nuno Mendes intervijā pēc spēles, kas beidzās ar 5-4, teica, ka Maikls Olise ir laikam grūtākais spēlētājs, kur viņš jebkad sēdz. Un to varēja redzēt arī laukumā, jo Olise tur taisīja visu laiku pārkāpiens, viņš visur tik cauri, apstājās pa lielu, viņš visu laiku pie kaut kāda trešā aizsarga, kas bija atnācis jau palīdzēt. Jo pirmie divi tur diezgan viegli tiek apspēlēti. Jā, to es arī klausījos podkāstu, angļu, kur apskatnieki runāja, ka Olise ir beidzot var redzēt tādu kārtīgu flangu uzbrucēju, kas vienkārši, kuram nevar pareģot, kur viņš ies, jo viņam ir abas kājas vienādā līmenī. Aizsargā tā kā murks palielam, tā var iztulkot, ko viņš ir teicis, ka viņi pirmo reizi dzīvē redzēja, ka Nuno Mendes tiek pazemots. Tieši tā. Nu labi, nu tad pievērsīsimies nedaudz Premjerlīgai. Šis tas interesants ir noticis. Arsenals ir tādā grūtā pozīcijā nonācis, kur viņiem ir vienāds punktu skaits ar Manchester City. Ja Manchester City uzvarēs savas nākamās divas spēles, jo šobrīd Manchester City vienkārši ir divas spēles rezervē pret Arsenalu. 76 punkti, 35 spēlēs. Nu, Reini, tev kā Manchester City fanam, Arsenals noturēs to uzvaru vai Manchester City atkal aizies pa priekšu? Tā atkal man liekas, ka Arsenals nenoturēs. Kaut gan, jau ir atkal 6 punkti vadība iekrāt, bet, kā tu teici, tad 2 spēles rezervē, jo City bija FA Kausa spēle, un pirms tam jau bija 1 spēle rezervē. Bet, jā, tad, kad abas šo komandu savstarpējā spēlē pirms 2 nedēļām, man liekas, ka bija, kad City uzvarēja mājās 2-1, tad visi Arsenal pārēģotāji uzreiz mainīja domas un teica, tas bija pavisam nesen, kur ir 2-1. Jā, un visi Arsenal pārēģotāji teica, ka mainīja domas un teica, ka City tomēr uzvarēs, jo kā jau pēdējos, jau cik gadus City pavasarī ir palielams punkts nezaudē. Ieslēdzās aprīlī, maijā cits City komanda. Peps viņus laikam baigi labi motivē. Viņš teica, ka beidzot Anglijā saule spīd, nevis lietas līst, tad viņi var uzspēlēt. Un, jā, bet būs interesants beigas. Pēdējais mēnesis. Jā, nu vēl man jāpiemina arī Chelsea katastrofālais sniegums. Pēdējās 5 spēlēs 5 zaudējumi, 9. vieta, 48 punkti. Ar palikušām 4 kārtām. Chelsea komandai tieši šodien spēle 5. Cerams, ka uzvarēsim, bet šobrīd tur pārāk spoži neizskatās, ka varētu kaut ko uzvarēt un atgūties. Un, minimums, es domāju, kas jāizpild, jātiek kaut kādos Eirokausos, vai tā būtu konferences līga vai Eiropas līga vienalga, bet Eirokausos viņiem jāspēlē. Bet tad pievērsīsimies nedaudz apakšgalam, kur Tottenham Hotspur ir saņēmušies sezonas beigās. Ir pēdējās 3 spēlēs 1 neizšķirts un 2 uzvaras. Ļoti svarīgi uzvar arī tagad pēdējā spēlē. Un tieši,
Jā, pret Aston Villa 2-1. Un galvenie konkurenti uz izkrišanu West Ham United zaudēja 3-0 Brentfordai, ja es pareizi atceros. Un tad Nottingham Forest jau ir nedaudz tālāk ar 39 punktiem, bet arī turpatās, ja šodien zaudē, šodien spēle pret Chelsea viņiem tieši. Man tā šķiet. 34 spēles, 39 punkti, Tottenham Hotspūram 35 spēles, 37 punkti un West Ham United 35 spēlēs, 36 punkti. Tur vēl cīņa ir atklāta un viss noskaidrosies pēdējās kārtās. Bet ja tev tagad šodien būtu jāpareģo, skatoties pēc pēdējo 3 spēļu rezultātiem, kur Nottinghamai arī ir 1 nešķirs, 2 uzvaras, Tottenhamai 1 nešķirs, 2 uzvaras un West Hamai viss pa vienam sadalīts, 1 uzvara, 1 zaudējums, 1 nešķirs. Ko tu saki, kura no 3 komandām pievienojās Burnley un Wolverhampton Wanderers un nākamā sezona spēlē ar Wrexham Championship? Ja godīgi grūti pateikt, jo visas 3 komandas ir pēkšņi saņēmušās. West Ham United, kā tu teici, pēdējā spēlē zaudējums, bet pirms tam bija arī 2 spēles, 2 uzvaras 3 spēlēs, 1 nešķirts. Tad Nottingham Forest arī bija 4 spēlēs, 3 uzvaras, un viena no tām vēl viņi 5-0 pārbrauca Sunderland pāri, un 4 vārds vēl Gibbs Vaits guva. Viņš bija iesaistīts 4 vārdu gūmos. 3 goli un tad 1 asists. 3 hat-tricks točni viņam bija. Bet tagad tāds svarīgs fakts, ka West Ham nākamā spēle pret Arsenalu, bet Hotspur pret Leeds, kur arī jau ir nodrošinājuši, ka viņi nevar izkrist, un tad grūtāks mačs, protams, West Hamai. Tad laikam jāpareģo, ka West Ham arī atradīsies tur, kur viņš šobrīd atrodas 18. vietā, un Hotspur tomēr izdzīvo pēc treneru maiņas. Jā, tā šobrīd izskatās, ka West Ham United būs tā 3. komanda, kas pievienosies Burnley un Wanderers. Un kritīs ārā. Bet mums ir zināms arī 2 komandas, kuras nākamā sezona noteikti spēlēs Premjerlīgā. Tā ir Ipswich, kura atgriezīsies pēc 1 sezonas pārtraukuma. Un otra komanda ir Coventry. Jā, Coventry City. Kur pēc ļoti ilga pārtraukuma atgriezīsies Premjerlīgā. Man liekas, kaut kur es lasīju, es vairs neatceros precīzi, cik tur bija tie gadi, bet man liekas, ka vairāk pa 20. Iespējams, jā, es tik sīk neatceros, bet bija kaut kāds posts, jā, ka Franks Lampards atgriez viņus. Jā, kas to būtu domājis, ka Franks Lampards tagad pēc visiem iepriekš piedzīvotajiem sliktajiem treneru gadiem parādīs to, ka viss prasa laiku un pacietību. Un redz, Championships ir uzvarēts un tad jau nākamā sezona Premjerlīgā. Vienīgais, kas man jāmin, žēl pa Wrexham, jo es cerēju, ka viņu pelnrašķītas stāsts turpināsies 3 promotion 3 gadu laikā. Un tagad būtu bijusi iespēja pacelties arī uz Anglijas Premjerlīgu, bet finišēja 7. vietā un netika šajās playoff izslēgšanas spēlēs cīņā par atlikušo 1 vietu Premjerlīgā. Tā kā Ryanam Reynoldsam un kā to otru sauc, es vienmēr aizmirstu, zinu, ka viņam vārds ir Roberts, bet uzvārdus nekad neatceros, viņam diezgan sarežģīts uzvārds. Jebkurā gadījumā 2 Hollywoods aktieri, kuri nopirka komandu 2021. gadā un pacēluši ir viņi no Anglijas 5. līgas līdz Anglijas 2. līgai, jeb Championship līgai. Iespējīgi. Kaut kad arī tūlītās sākās tie playoff, ne? Jā, tur sākās. Vairāk mači, ka tur notiek. Mēs varam ātri apskatīties, uzmest aci. Mēs ierakstam Championship. Es zinu, ka viena no komandām ir Hull City, tad ir Middlesbrough, jā, Southampton, Millwall un Hull City. Jā. Tad pārspēles notiks Wembleyā, ja? 2 pusfināli, pēc tam fināls. Es pareizi atceros formātu. Jā, man liekas. Jā, 2 pusfināli un fināls. Jā, un Hull City spēlē pret Millwall un Middlesbrough pret Southampton. Kāds tavs pareģojums, kurš te tiek uz Premjerlīgu? Nav nejausmas. Mēs varam paskatīties, kurš ir teiblā bijis augstāk tabulā. Millwall. Jā, 1 punkts viņiem pietrūka, lai viņi automātiski garantētu tikšanu Premjerlīgā. Tā kā es tad laikam teikšu, ka Millwall. Es tad pateikšu Southampton, pat cik tā bija vienīgā komanda, ko es zināju no 4. Pirms jau apskatījāmies tabulu. Un tad arī tā diezgan bieži atrodas Premjerlīgā. Tas gan, jā. Piederētos arī atgriezties. Ik pa laikam piepeld Premjerlīgā. Hull City tagad kādu laiku nav bijuši Premjerlīgā, bet arī pirms tam jau pastāvīgi.
Skaidrs. Futbolā mums vēl jāpasako līdzi ir nedaudz. Tad būs pauzīt, un tad jau pasaules kauss. Vienīgais, ko es gribēju tev pieminēt, tev neliekas, ka tagad nenormāli daudz īsā mirklī ir ļoti daudz atslēgas spēlētāji satraumējušies pirms pasaules kausa. Tā, ka viens pēc otra nokrīt. Tā, ka būtu vienu pļaušanas reizi visi nopļauti. Jā, tā arī ir. Pat reāli, man liekas, pat 3 spēlētāji ir 1 vai 2 dienu laikā tik paziņot, ka ir traumējušies. Bet ar tādām diezgan stulbām traumām, nevis tādām lielām. Protams, ka atsevišķi lielās traumas, tur saišu plīsuma un tādas, tas vienmēr notiks, bet tādas maziņas traumas arī ļoti daudz. Un to es arī lasīju, ka pamatos to, ka ļoti gara sezona. Pagājušajā gadā beidzās sezona arī jūnijā, un jūlijā beigās jau bija tas pasaules klubu kauss, tad uzreiz sākās, pēc nedēļas pauzes jau sākās Premier League, La Liga un visas pārējās līgas, pat paralēli spēlēja visādos kausos, Champions līgā, Eiropas līgā klubi, tad visiem lielajiem klubiem ir šausmīgi pārslots. Un tad tāpēc aprīļa beigās maijā visi jau ir pārguruši un vēl priekšā pasaules kausa. Tā kā šogad ļoti, ļoti sarežģīta sezona lielajiem klubiem. Un tāpēc arī ir tik daudz tās traumas. Tā es lasīju. Skaidrs. Tā varētu būt. Sezona bijusi ļoti, ļoti, ļoti garāka nekā citos gados. Un līdz ar to laikam jau likumsakarīgi. Vienkārši man likās, ka bija arī kaut kā tieši pauze, ka tajā dienā nebija vispār nevienas spēles, un es te gāju Instagramā un 1, 2, 3, 4, cik tie posti jau pat dažādiem spēlētājiem. Un tāpēc es biju tā nedaudz nošokējies. Protams, žēl atsevišķiem spēlētājiem, kuri netiks uz pasaules kausa. Ir tādi, kuri atgriezīsies tieši pirms pasaules kausa. Tad jau arī ierakstot epizodu par pasaules kausu, mēs zināsim visu spēlētājs, kas nebūs. Mums vēl pirms pasaules kausa jāizlaiž epizodu, kur mēs novērtēsim visas pasaules kausa dalībnieču formas. Jā, tas mums vēl jāatcerās. Bet tas mums vēl izdosies māja beigās kaut kad ierakstīt, man šķiet. Ne? Kaut kad sanāks. Jā, labi, dodamies tālāk uz basketbolu. Parunāsim. Uzreiz iesāksim, tad varbūt tās ar NBA, kur pavisam nesen ir noskaidrojušies visi ceturdaļfinālisti. Tātad, visgarlaicīgākā sērija mums 4-0 visātrāk beidzās bija Oklahoma City Thunder pārspēja Phoenix Suns. Cerams, ka Oklahoma City Thunder ceturdaļfinālā zaudēs Los Angeles Lakers. Tas pamatīgs duels būs starp mūsu divu klausītājiem. Jā, tur būs. Mīļākajiem klubiem. Tur katrs rīts droši vien iesāksies ar kaut kādām frāzēm grupā. Jā. Viss būs atkarīgs tikai, kurš būs rakstītais. Vai Los Angeles Lakers fans, vai Oklahoma City Thunder fans. Vai no Anka fans, vai no Sodignetē fans. Jā. Tad otrajā astotdaļfināla pārī Los Angeles Lakers ar 4-2 pārspēja Houston Rockets, kur lielāko daļu no sērijas izvilka tieši LeBrons James 41 gadu vecumā. Tālāk San Antonio Spurs pārspēja Portlands Trail Blazers ar 4-1 sērijā, un tad te laikam tāds nelielais pārsteigums, ka Minnesota Timberwolves pārspēja Denveras Nuggets bez Anthony Edwards sastāvā un tik tālāk. Bet viņiem gan traumējās pamatspēlētāji, vai ne? Edvards laikam būšot atpakaļ, bet... Bija vēl tas McDaniels vai kaut kā, es īsti nezinu ar tos uzvārdus, tik tā, uz rezultātiem vairāk skatos. Jā, man tas pats vienkārši šīs brīvdienās tad tika apspriests NBA playoff, un tur pārzinātāji teica, ka kaut kādi labi spēlētāji traumējušies, tad šī NBA nav tā līga, ka mēs baigi sekoja līdzi, tad tikai no citiem avotiem. Rezultātu viedoklis vai arī citā avotī, jā. Un Jokic intervijā pēc spēles teica, ka ja viņi būtu Serbijā, viņi visi būtu atlaisti. Ka tā nedrīkst atļauties zaudēt. Tad mums bija tādas aizraujošākas sērijas, pārējās visas gandrīz. Detroits Pistons pret Orlando Magic 4-3. Detroits Pistons atnāca atpakaļ no 1-3 sērijā. Gandrīz jau izlaida savu first seed spot, būtu zaudējuši Orlando Magic. Bet es atkal dzirdēju, ka Kaspars Dviņas pateica, ka Detroits Pistons ir 21. gadsimta vājākais pirmais seeds, jeb pirmā komanda, kur ir finišējusi regulārajā sezonā pirmajā vietā. Un Orlando Magic varētu būt 21. gadsimta spēcīgākā komanda, kur ir finišējuši 8. vietā regulārajā sezonā. Tāds viņam bija interesants salīdzinājums. Man likās tāds pieminēšanas vērts.
kaut kur es savā ziņā varbūt viņam arī piekrītu. Jā, tas sērija arī interesanti sanākus un ar comeback. Tieši tā. Tāda bija Cleveland Cavaliers pret Toronto Raptors. Arī interesanta sērija 4-3. Cleveland Cavaliers soļot tālāk. Nu, laikam jau pat es biju nedaudz pārsteigts, ka Toronto Raptors tik labi izdevās turēt līdzi Cleveland Cavaliers. Kaut kā likās, ka Cleveland Cavaliers ir nedaudz vairāk pārāki par Toronto Raptors, bet redz, ka nē. New York Knicks uzvarēja Atlanta Hawks 4-2 sērijā un Philadelphia 76ers uzvarēja 4-3 Boston Celtics sērijā un arī atnāca atpakaļ no 1-3 iedzinējiem. Ja es pat dzirdēju daudz apskatnieku gribēja likt Boston Celtics finālā. Un viņi jau pirmajā kārtā ir izkrituši. Jā, tieši tā. Daudz pareģojumi ir krituši jau. Nu, es domāju, ka ļoti maz cilvēku, izņemot tos, kur dzīvo Filadelfijā, paredzēja, ka Boston Celtics izkritīs pret Philadelphia 76ers. 4-3, jā. Nu, tad es dzirdēju arī, ka Kaspars Dviņš stāstīja, kā viņš savā otrā podkāstā Go 3 punktnieks, tā viņš saucās, ka tur viņš esot izmetis to, ka šī sērija būs 7 spēļu sērija, un tad visi esot uz viņu skatījušies ar lielām acīm un teikuši, kāpēc tu sev speciāli publiski apkaunā. Tagad Kaspars Dviņš ser cigāru zobos. Jā, mazliet žēl, ka nesanāca Boston, New York. Sērija tāpat varētu būt tāda, ko es gribētu paskatīties. Turpat kaimiņu pilsētas gandrīz vai ar lieliem fanu pulkiem. Jā, un ar savu kaut kādu vēsturi arī no senākiem laikiem, protams. Tā kā, tā būtu interesanta sērija. Bet es domāju, New York Knicks un Philadelphia 76ers arī būs laba sērija, jo abām šīm franšīzēm ir tādi toksiski fani. Tā kā, te es domāju, būs labs sociālo tīkla atspoguļojums. Tad, kad viena vai otra komanda uzvarēs. Embiids nav traumēts, tur bija arī daudz smējies, ka tāds putoplasts spēlētājs, ka visu laiku traumējās, nāk atpakaļ. Man šķiet, kaut kādu bildes redzēja, ka viņš gulēja atkal saķēris kāju. Jā, es gan neko tādu neesmu dzirdējis. Man liekas, ka viņš pēdējā spēlē nospēlēja. 3-4 punkti, 39 minūtes. Nē, es neesmu redzējis, nezinu, Reini. Nu, tad es kaut kādas muļķības tas stāstu. Jā, bet es arī neesmu pārliecināts, varbūt tas, ka viņš tomēr notraumējies. Jā, tad mums jāparunā par mūsu vietējo čempionātu arī. Par Latvijas basketbola čempionātu. Kurā ir viens pusfināls ir noslēdzies, otrs pusfināls sāksies šodien, 5 vakarā. Ventspils pret VEF. Otrā pusfinālā Valmiera pret Rīgas Zeļiem. Valmiera 1490 skatītāju priekšā savās mājās pārspēja Rīgas Zeļus, atnākot atpakaļ vakardien no -15 punktu deficīta. Un tur mazais lietuviešu saspēles vadītājs Steņonis rādīja brīnums. Mētāja 3-punktnieks no jebkādiem attālumiem, no dažādām pozīcijām. 29 punkti. Es gan spēli neskatījos, paralēli gāja formulu, tad to skatījos, bet jā, es redzēju, to čatā rakstīja, ka mazais lietuviešu saspēlnieks met kaut kādus dulus metienus, un tad tur tev piekriķē, ka dzīvo uz tādiem. Jā. Bet, ja godīgi prieks, ka Valmiera arī tikuši finālā, iet uz treble, kā Anglijā pa futbolu sāk, bet uz 3-kāršo uzvaru. Gan viņi uzvarēja gan Igaunijas līgā, gan Užaus kausu, un tad tagad finālā cīnīsies vai ar mūsu Ventspilu. Nebūs vainu, nebūs nekāds vainu, Reini. Ventspils šodien uzvarēs un būs Valmieras Ventspils fināls, un pēc ļoti ilgiem laikiem, man liekas, pēdējo reizi tāds fināls, kad nebija Rīgas komanda, bija tā, kad Ventspils spēlēja pret Brocēniem. Es tā domāju. Es varbūt kaut kur kļūdos un laižu garām kaut kādus faktus, jo tur pat 11 gadiem varbūt tās kaut kur man nav pareiza informācija. Bet beidzot vajadzētu tos rīzniekus atstāt Jaņos un lai divas reģionu komandas parāda, kur tad ir galvenā basketbola pilsēta. Un Ventspilī vajadzētu nedaudz atriepties par to Užaus kausu, ka mājās ir zaudēts. Tāpēc Ventspilī jātiek finālā, kas šovakar noteikti, es domāju, tiks izdarīts. Un VF Rīga ar Rīgas Zeļiem, lai cīnās par 3. vietu. Jā, lai tad Rīgas derbijas ir pa 3. vietu, un tad mēs braukājam uz Valmieru, un Valmiera pie mums. Lai interesants fināls. Tu būs gatavs braukt uz Valmieru? Nē, es nebraukšu, bet lai fani brauc. Vispār, jā, es vēl gribēju tikai uzteikt, ka abās sērijās ir ļoti forša atmosfēra. Tieši reģionu pilsētās, Valmierā un Ventspilī, jo man arī sanāca aiziet Ventspilī uz vienu spēli. Un es teikšu godīgi, sen nebija redzējis un dzirdējis tādu atmosfēru Olimpiskajā centrā Ventspils.
Bija atsevišķi momenti, kad tiesneša svilpa netika dzirdēta. Nevarēja dzirdēt, ka viņš ir nosvilpies, un spēle turpinās. Un tad pārējie arī vēl piepalīdz. Divatā dabūja svilpt, lai dzirdētu, ka tiek svilpts. Un, protams, Valmierā jau viņiem tur tādā aktīva tā kustība. Un, cik es sapratu no komentētājiem vakar, ka visiem nepietiek vietas, ka ir cilvēki, kas netiek uz spēlēm un dabū skatīties mājās no televizora ekrāniem. Jā, Valmierā jau vispār sporta fani diezgan daudz, jo tur arī no Valmieras nāk vairāk hokeja lielie fanu klubi, kas brauc uz čempionātiem. Tad tur noteikti pietiek fani. Bet man prasītos, lai Ventspilī būtu atkal atjaunotos tas A sektors. Tas ir vajadzīgs. Tas mums tāds šķidrs ir palicis. Es domāju, jā, tas ir viens no noteicošiem faktoriem. Nu, kad, ja teiksim, tad, kad es biju uz spēli, tad galvenokārt to troksni taisīja bērni. Un paldies bērniem, un paldies arī tam, ka Karsai meitenes iesaistās un ar saukļiem nedaudz uzsāk kaut kad uzkurina to publiku. Jo BK Ventspils A sektoram ir savas bungas, bet es jau kuro spēli aizēju, un jau kuro spēli viņi sāka viņas bungāt tikai 3. ceturdaļā, vai pat 4. ceturdaļā. 1. 2. ceturdaļā viņi nebungā bungas, nezinu kāpēc. Varbūt jāpamaina būdzinieks, man ir viens piedāvājumās. Jā, pagājuši gadu mums te viens izmēģināja bungoties. Fināla spēlē pret VF tas bija, mēs bijām. Jā, tā bija fināla sērija pret VF, jā. Un tā, vot. Un tad jātiek finālā un Werneram jāiet bungāt. Tieši tā. Jābrauc Werneram uz šejieni, jāpiesaist viņš A sektoram, jāatjaunina, tā teikt, atkal tas varbūt uz fināla sēriju kaut vai atjaunojam vienkārši sastāvu mēs. Es, tu, Werners, kas mēs tur vēl bijām. Man gan nesanāks, jau būsim tieši prom. Nē, nav jau obligāti uz kādu spēli, vismaz uz kādu no spēlēm. Varētu būt, ka sanāks arī kādu apmeklēt. Tieši tā. Nu, lūk, un tad mums ir arī, protams, vēl Eiropas spēcīgākā līga Eirolīga, kur mums arī ir pāri sadalījušies playoffos. Un šeit visās sērijās šobrīd rezultāts 2-0. Olympiakos ir priekšā Monako 2-0, kas laikam nav pārāk liels pārsteigums, ņemot vērā, cik dziļš ir beņķīts Monako šobrīd. Panathinaikos ir 2-0 priekšā Valencijai. Tas tā kā varētu būt neliels pārsteigums, jo Panathinaikos tā sezona neizvērtās tādu, kā viņiem gribētos. Es domāju, viņi paši negribēja finišēt 7. vietā, bet kā ir tā ir. Real Madrid ir priekšā Hapoel 2-0 arī. Un Fenerbahče ir priekšā Kaunas Žalgirim 2-0. Nevarētu būt tā, ka visas māju komandas uzvarēja pirmās 2 spēles. Valencija sanāk bija mājās un zaudēja abas. Bet pārējās sērijas, visi mājinieki ir uzvarējuši. Tad tagad mainīsies mājas komandas un varētu... Vai tad viņiem pa 2 iet? Jā, iet, jā. Tagad es gribu paskatīties nākamo spēli obligāti, kāda būs Kauņa atmosfēra. Pat cik tas mums tāds vistuvākais latviešu klubs. Tieši tā. Un 2 lietuviešu treneri cīņi. Jā, tas arī lietuviešu treneri derbijas Eirolīgas. Jā, un viņiem vēl ir abiem palīgi ir bijuši, otras komandas bijušie treneri, tā kā viens otru zina ļoti labi, tur tā arī GO3 nekā teica, ka tur zina, ko katrs brokastīs ēd. To es biju palaidis garām. Bet jā, cerēsim, ka Kaunas Žalgirim mājas atmosfēra iedos kaut kādu nelielu enerģiju un ka jānāk jāpakaļ, nekur sērija vēl nav beigusies. Jā. Viss ir iespējams. Un tad jābrauc uz Final Four, Žalgirim. Tieši tā. Šeit gan jāpiemina, ka laikam stulbākais formāts, kāds varētu būt lielajās līgās. Jā, man arī liekas pilnīgi absolūti muļķīgs. Play-in, tad līdz 4 uzvarām, un tad vienkārši 2 dienās tiek izšķirts, jāuzvar 2 spēles, un tu esi čempions. Jā, paldies. Ļoti nepareizi, manuprāt, bet kā ir, tā ir. Ne mums par to spriest. Labi, basketbols, es domāju, ar mums ir apspriests. Ejam pie tā, teiksim, masīvākā temata mums. Hokej. Noslēdzies pasaules čempionāts U18 vecuma grupā. Un Latvijas izlase rādīja brīnumus šajā pasaules čempionātā. Pārsvēja ASV U18 izlase, rezultāti 5-2. Es pat gribētu teikt, sagrāva ASV U18 izlase, nebija tikai apspēlēja. Protams, pēc tam, diemžēl, neizdevās pārspēt ne Slovākiju pusfinālā, ne pēc tam Čehiju cīņā par bronzu, bet abas šīs spēles ar Slovākiju un Čehiju bija ļoti tuvas, un Latvijas U18 izlase parādīja, ka tā nav nejaušība, ka viņi tos amerikāņus ir apspēlējuši, un ka viņiem tur bija jābūt, un ka viņi tur bija cienīgi būt.
Un ka vienkārši nepaveicās. Realitātē nepaveicās, jo pret Slovākiem tur tika tāds, varbūt, dēļ tā, kā arī mēs esam Latvijas hokeja fani, bet es laikam teiktu nedaudz tāds apšaubāms gols. Varēja tur arī mēģināt aizvilkt līdz tam, ka ripa jau bija piespiesta. Es gan tagad neatceros to momentu, bet... Iebakstīja nuiti. Ja tu esi redzējis videoklipu, kur Oļegs Znaroks pret Šveici iesita golu, lai ievestu mūsu augstākajā divīzijā, ko tagad tik pa laikam te rāda gan pa televizoru, gan kaut kur citur internetā, tad līdzīgs gols kā Oļegs Znaroks nuitā arī te iebakstīja. Ar gaļu tad tur. Te arī sanāk, kā ar gaļu tika iebakstīt ripa vārtos, pēc tam zaudējums Čehiem 3-1. To spēli mēs nedaudz redzējām. Ko var pateikt? Neko. Kārtīgs latviešu hokejs vārdsargs turēja mūsu spēlē. Tieši tā. Visās spēlēs pēdējā gan pēc rezultāta tā neizskatās, bet pēdējā vārti tika gūt tukšos vārtos. Bet arī Patriks Plūmiņš nebija pēdējā spēlē vārtos. Pareizi, otrs vārdsargs bija. Bet pārējās spēlēs Patriks Plūmiņš 94,7%, ja es nemaldos, bija atzīts par labāko turnīru vārdsargu. Zvaigžņu pieciniekā turnīri. Un arī mūsu galvenie izlases favoriti, labākie uzbrucēji arī parādīja. Klaucāns guva 5 vārdus, Urniekam 5 piespēles. Tie zināmākie vārdi arī parādīja mūsu to. Tieši tā. Viņi parādīja, kāpēc viņi 5. gadu spēlē jau junioru čempionātos. Tas arī ne 5. gadu, bet 5. turnīru. 5. turnīrs, jo ir gadi, kad viņi spēlē gan U18, gan U20. Kas ir reāli iespaidīgi. 5 turnīri. To jau arī komentētāji U20 čempionātā teica, ka brīnījās, ka mums Mūrnieks 15 gados, ka viņš guva pret Čehiju, es nemaldos, tukšos vārtos no savas zonas vārds, ka jau 2 vai 3 turnīri tajā brīdī viņam vēl bija 16 gadi, ka tāds jauns uzbrucējs. Labi, kā tev pēc šī turnīra liekas? Vai izdevās šiem jaunajiem džekiem pietuvoties arī kaut kur Alberta Šmita rādītājiem? Protams, ne jau tur top 10 piki būs, bet tā teikt pacēla savu nedaudz sarakstos uz augšu, ne? Kopējā sarakstā noteikti viņas jau pacēla uz augšu, bet ne ļoti pamatīgi, jo abiem sezonas klubos nav tās spožākās bijuši. Klaucēnam tikpat vārti bija sezonā, cik tur šī turnīrā pusotras nedēļas laikā. Un Mūrniekam 2 smadziņu satricinājumi. Un, lieldaļa sezonas izlaists. Daudz, vēl pat 3. trauma bija laikam arī. Tad tieši drafta gadā sanāca tāda nepārāk laba sezona. Tad varbūt pa pāris vietām šis turnīrs viņiem ir devis, bet ne tuvāk. Es neticu, ka viņi pirmajā raundā aizies. Tā kā, Kāds viņiem vispār bija? Mūrniekam jau no sākuma bija prognozēts pirmais rauns, vai ne? Mūrniekam tika prognozēts jau aizpagājušajā gadā, ka būs šot pirmais rauns. Visu laiku gāja runa par to, tad atslīdēja uz otro, un tad šogad tā lejupslīde diezgan pamatīgi ir. Tagad, laikam, es skatījos viņu Elite Prospects profilu. Tur bija kaut kāds numur 90 rakstīts, vai European Skaters, kas tas ir. European Players. Tas nozīmē, ka tas būs krietni zemāk. Krietni zemāk, bet šeit bija, kā jau Masaiskis intervijā teica, ka ļoti daudz NHL skauti, tā kā varbūt kādam sirsniņā iekrit mūsu uzbrucēji, tad varbūt kā pakāpsies mazliet nekā no tā, kas rakstīts Elite Prospektos. Un Patriks Plūmiņš? Man liekas, ka Patriks vispār nebija minēts tā kā draftētajos. Viņam ir vispār šis ir viņa draft gads? Vajadzētu būt. 18 jau. Bet viņš jau var būt jaunāks. Varbūt kā nākamgad, bet pēc tā turnīra par labāko vārdsargu tika atzīts, iespējams, ka kāda komanda, kurai vajag vārdsargu, tāds šobrīd NHL netrūks, kuriem vajag vārdsargu. Tas gan? Tad varbūt, ka izraudzīs mūsu vārdsargu. Klaucāns otrs labākais snaipers turnīrā vispār kopumā. Tātad viņam bija otrajam visvairāk gūtie vārti. 5 vārti guva. Tikai Slovākijas uzbrukuma līderim Kazdam. Tad viņš arī tika atzīts par MVP turnīru. Tā kā tur pat blakām mūsu uzbrucējs. Redz, mūsēji būtu apspēlējuši tos Slovākus, tad iespējams Klaucāns būtu MVP. Vai visdrīzāk tad droši vien Plūmiņš būtu MVP. Tad mums būtu jānostāv uz 0, lai uzvarētu. Un jāiemet vienu vārdu, kā to izdarīja Slovāki. Skaidrs. Tur varbūt vēl kaut ko gribēja pieminēt par šo U18 pasaules čempionātu un par jaunajiem mūsu latviešu džekiem. Tad prieks par to, ka mūsēji panāca to, ka spēles rāda
Nacionālā televīzijā, un iespējams, ka nākamo gadu tad tiesības tiks pirkts laicīgi, nevis tikai, kad kaut kāds labs sasniegums tiek parādīt, un grupas spēles jāskatās ne caur pareizajiem avotiem. Jā, ne caur pareizajiem avotiem, un jāklausās, kā tiek nepareizi izrunāts uzvārdi. Jā. Klaukans, Murņikins, kaut kas vēl bija avotiņš, kaut kā interesanti tika arī izrunāts. Tā kā. Jā, bet arī savu burbību tomēr skatīties caur pirātu mājaslapām. Kur vēl atsevišķi kadri nevis vienkārši palaiž tiešraidi, bet paši arī runā pa virsmu un komentē. Tā kā tas vispār brīnišķīgi. Labi, nu tad ko, dodamies tālāk. NHL. NHL mums ir arī noskaidrojušies jau otrā raunda pāri. Ir jau arī bijušas pirmās spēles vakar un šonakt. Un Colorado Avalanche pret Minnesota Wild. Laikam jau tā ir tā iespaidīgākā sērija, kur divas grandīgākās komandas tiekās savā starpā. Un, pirmā spēle to apliecināja, ka tās ir uzbrukuma komandas laikam, ja? 9-6 rezultāts. Vispār neraksturīgs hokejam. Tur arī bija pēc momentiem, es šodien noskatījos labākos momentus, tad tur visi tie metieni tādi diezgan labi netveram, nebija nekāds īpašs vārds ar kļūdas. Tur bija kaut kādi rikošeti un pielabotas ripis, protams, bet tāpatās 9 gols un 6 gols iemest NHL playoff spēlē, kur citās spēlēs rezultāti ir 1-0 overtime, 1-0, 2-1 un tādi, tad diezgan iespējīgi. Un šīs abas komandas arī būtu mans favorīts uz titulu, kas viņas jau tiekās otrajā raundā. Tad. Jā, tad nākamais pāris mums ir Vegas Golden Knights un Anaheim Ducks. Jā, Anaheim izslēdz Edmontonu, kur gan McDavids spēlēja ar traumu. Jā, ar lūzumu kājā. Tā bija rakstīts. Jā. Tad tā arī likās sērijas sākumā diezgan klusi bija gan McDavids, gan Draisaitls. Vārds guva tur Kapanens un citu uzbrucēju, bet nebija kā pierasts, ka tur spēlē pa 3-4 punktiem ir abiem līderiem. 3 asists, 2 goli. Jā, un ielaist vārdsargam, kā jau Edmontonē, kā jau pēdējos gados, tad vārdsargam daudz ielaist goli ir katrā spēlē. Visu treidu sezonas laikā, bet jā, tad tāds Anaheim Ducks tiešām nebūtu komanda, ko es nosauku, kas būs otrajā raundā, bet labi spēlē. Mēs ar laikam tā nebūtu teicis, jā. Un Vegas, jā, pret Jūtu 6 spēlēs tikuši tālāk. Un tad ir tad nākamais pāris, tur būs, man liekas, tā ir iespaidīgākā skatītāja cīņa. Tur būs cīņa par to, kur būs labākā atmosfēra, vai Buffalo Sabres vai Montreals Canadiens. Jo man liekas, ka tur tie cilvēki tiešām dzīvo līdzi. Jā, Kanādā hokeju vienmēr ir mīlējuši, un Buffalo pirms spēles bija video, kur sit manekens ar Bostonas krekliem iepriekšējā sērijā, ka tur arī cilvēki ir redzēt, ka nocietušies pamatīgi uz playoff hokeju, kas viņiem nebija bijis un ļoti ilgi, un uzreiz otrajā kārtā. Žēl gan, ka nesanāca Zemgus Girgensons pret bijušo komandu sēriju. Tas gan, bet mēs ļoti ceram, ka Zemgus Girgensons piesaistīsies mūsu izlasēji šogad pasaules čempionātā. Jo pēdējais viņš čempionātā spēlēs. Kurā gadā? Tad mēs tur toreiz kaut kā... Jāmin 17. 16, 17. Sen pasaņ jau. Pirms 10 gadiem pasaules čempionātā. Tas nav labi, nav labi. Vajag atgriezt sevi nedaudz. Pēdējie gadi, kad kārtīgi var uzspēlēt, tad vajadzētu čempionātā parādīt to. Bet jā, šī arī diezgan interesanta sērija, 7 spēlēs. Canadiens pret Tampa Bay, jā, pēdējā spēlē ļoti iespējīga statistika, 9 vai 10 metieni. 9 metieni. Goli. Un līdz otrā perioda, līdz 35. spēles minūtē bija 4 vai 5 metieni, no kuriem viena vārta jau bija gūta. Un tāda spēlē tikt otrajā kārtā. Jā, tā ir ar vismazāk izdarītajiem metieniem uzvarētā spēle NHL playoff vēsturē. Tā kā, 9 metieni, kas ir 9 metieni? 3 metienu periodā vidēji. Vārdsargs var stāvēt visu spēli dzert ūdeni. Bet tā jau nav, protams, ka tie metieni tiek izdarīti, viņi vienkārši netiek līdz vārta rāmim. Bet jā, ļoti grūti spēle vārdsargam arī, jo, ja daudz vairāk metienu, tad tu esi spēlē un tā kā vieglāk atvērīt, bet tā Vasiljevskim tur bija, tā kā tu teici, var dzert tēju un atpūsties. Tas viens vārdu gūms jau arī bija tāds, ka ripa atlec pret apmālais vārtiem un Monreāls spēlētājs vienkārši uzsit pa viņu un viņi planējot atsitās Vasiljevskim pret kājasargu, pret muguru un vārtos iekšā. Jā.
Un arī, kā Face-Off podkāstā minēja, tad es gan nepamanīju to momentu, bet Slavkovskis tika laikam diezgan labi neutralizēts pēc pirmās spēles. Viņš guva hat-trick, bet pēc tam ar spēku paņēmienu tika izsists no spēles. Gan otrajā, gan pēc tam trešajā spēlē. Viņi tur 2 spēles pēc kārtas diezgan nosita. To vienu spēku paņēmienu es redzēju tur centrā. Tas bija tāds kārtīgs. Likvidējošais spēku paņēmiens. Ar cerībām uz smadzenes atricinājumu, es tā teiktu. Un tad Buffalo ir parādīt priekšzīmi, kas jādara nākamajā sērijā pret Canadiens. Jā, jāmītas Monreāli pa bortiem. Okay, un pēdējais pāris mums ir Carolinas Hurricanes un Philadelphia Flyers. Tur jau pirmā spēle noslēgusies. Karolīna uzvarēja 1-0. Pareizi sakot, 3-0. Šobrīd sērijā 1-0. Un Karolīna arī ļoti viegli tika galā ar Ottawas Senators. Un es pieļauju, ka Karolīna varētu būt tā komanda, kas būs no Austrumu konferences finālā. Jā, šeit es tev piekrītu, ka uzreiz Karolīnas Ottawas sērija sanāca tā, kur visvieglāk bija skatīties mūsu platuma galā. Nepareiz teikt. Platuma grādos, jā. Grādos, jā, jau bija 2 agrās spēles sestdien vakaros. Tad pēc pirmās spēles jau likās, ka šeit ir diezgan skaidrs, ka sērija būs diezgan vienkārši. Un visvieglākais pretinieks, laikam, no visām sērijām. Ottawa jau arī tur vairāk mēģināja kauties nekā spēlēt hokeju. Jā, un atkal arī, kur otrajā sērijā pa kārtu ir pretī nāk Philadelphia, kur arī... NHL Podoļskas Viķiezi. Tāds labs salīdzinājums, jā. Otrā kārtā nāk pretī Philadelphia Flyers arī. Pittsburgh Penguins un Philadelphia Flyers tā bija reāli, man liekas, 2 zemāko komandu savstarpējā tā kārta. Protams, žēl, ka Arturam Šilovam neizdevās aizvilkt līdz 7. spēlei Pittsburgh Penguins, bet, tur nevarētu laikam viņu vainot, jo viņš, man liekas, izdarīja maksimumu, ko viņš varēja izdarīt. Jā, Pittsburgai vajadzēja kādu vārtu iemest, kādu vārtu gumu gūt. Jā, uzbrucēji galīgi nespēja palīdzēt Arturam. 95% atvairītie metieni vidēji, 3 spēles, ko viņš nospēlēja. Arī pēdējā spēlē tikai overtime zaudēja spēli ar 0-1, kas arī tāds playoff rezultāts, nevis 9-6, kā sākumā. Bet jā, mazliet žēl, bet kā Arturs minēja pats, ka pēc spēles preses konferencē, ka esot spēlējis arī ar traumu, kas laikam nozīmē to, ka viņš arī izlasē nevarēs palīdzēt, bet vēl pats nav neko pateicis. Tā kā nevaram neko vēl tā teikt, jā. Jācer, ka varēs palīdzēt. Un tad jā, tad šeit arī Karolīna pret Philadelphia, lai arī liela līkuma mēs viņu aprunājam šo sēriju, tad es arī saku, ka Karolīna visticamākais ir uzvarētāji. Atgriežoties pie Pittsburgh Penguins, vai kā tev šķiet, vai viņiem jau ir plāns, kad visi 3 onkuļi dosies pensijā? Tas ir Sidnijs Crosbys, Letāngs un Karlsons. O ne? Malkinsola. 4 onkuļi, kad dosies pensijā, vai viņiem būs uzreiz ar ko aizvietot? 4 tādas pieredzējušas NHL džekus. Es domāju, ka viņiem tāds plāns būs grūti tās aplānot, jo 4 spēlētājs vienā draft gadā nevar uzreiz aizvietot, ir tīpaši tādas spēlētājs. Tā kā viņi gan jau cer, ka viņi nebeigs karjeru reizē, ka vēl paspēlēs kāds no viņiem, bet jā, būs liels. Grūti komandai būs aizvietot šādu līmeņu spēlētājs, kur viņi jau karjeras noriet tagad. Un tad uzreiz vēl pēdējais jautājums par Pittsburgh Penguins, vai viņi piedāvās Arturam Šilovam jaunu līgumu? Jo Arturam beidzās šogad. Jā. Līgums beidzās, bet vajadzētu taču piedāvāt pēc šādas playoff sērijas. Sezonā gan varbūt nebija tas spožākais rādītājs, jā, bet bija tāpēc diezgan labi. Arturs arī līdzīgi kā Manchester City sāk spēlēt tikai pavasarī. Jā, playoffos to arī daudzi Pittsburghs fani rakstīja, ka we need this goalie, mums vajag šo vārds, ka viņš tieši var pēdējās brīžos pavilkt. Un daudzi arī sūdzējās par to, kā var viņu nelikt vārtos, redzot, kā viņš ir nospēlējis pirms tam arī Vancouveras Canucks NHL playoff sērijā. Un iepriekšējā sezonā vēl AHL playoff sērijā uzvarot un iegūstot vērtīgākā spēlētāja balvu. Un arī ar Latviju bronzu. Un Latviju bronzu un arī esot kā vērtīgākais spēlētājs pasaules čempionātā. Bet šeit varbūt arī ir tas lēmums, ka viņi zināja par to traumu un tad pēdējais viņu likt. Bet, ja Arturs pats bija gatavs spēlēt, kur vēl pēc tam 3 spēles pēc kārtas, tad nezinu, vai tas jau laikam tā trauma nav bijusi tik liela, ne? Jā, tā sanāk. Ok, labi. NHL mums ir aprunāts, bet pavisam nedaudz ir palicis līdz pasaules čempionātam hokejā Šveicē.
11 dienas, vai ne? 15. ir pirmās spēļu dienas, un 16. Jā. Latvijai ir pirmā spēle. Tā kā 11 dienas palikuši līdz pasaules čempionātam hokejā. Mēs ar tevi dosimies klātienē. Ir ideja, ka varētu mēs uzfilmēt arī kādu reportāžu no Šveices. Redzēsim, vai mums izdosies to realizēt, bet būtu baigi forši, man liekas. Jā, Tādu sanāks, īso ieskatiņu nedaudz pasaules čempionātā. Būs brīvdienas starp abām Latvijas spēlēm, kur mēs abi būsim. Tad, jā, tad vajadzētu izmantot šo iespēju. Tieši tā. Bet, nu, protams, ka tuvojoties pasaules čempionātam, ir jānotiek spekulācijām par sastāviem. Un es zinu, ka tev šodien ir paņemta līdzi kladīte, kur tev bija paņemta līdzi arī uz Olimpisko spēļu sastāvu likšanu. Jā, reiz 3 mēnešos tiek izvilkt. Nē, nu vēl jau varbūt tev jāatgriežas mācībās. Tad jau tad būs biežāk varēs izmantot. Tad datorā vai kladīt man ir. Es nezinu, kāpēc es tieši kladēju, nevis telefonā to rakstu, bet īstenībā patīk. Bet tas ir nopietnāk uzreiz. Tas ir nopietnāk. Man liekas arī pārskatāmāk. Telefonā man vienmēr liekas nepārskatām. Kad man iedod kādu lapiņu, tad man viss uzreiz ir skaidrs. Bet, nu jā, spekulācijas par sastāviem. Mums ir šobrīd, cik mums ir uzbrucēji? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 uzbrucēji. Ļoti daudz aizsargu mums ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 aizsargi un 4 vārtsargi. Pavisam nesen vēl bija 6 vārtsargi. Pirms gandrīz vai pāris dienām bija 6 vārtsargi. Tagad mums ir 4 vārtsargi, 13 aizsargi un 17 uzbrucēji. Uz čempionātu brauc 3 vārtsargi, 8 vai 9 aizsargi un 13 uzbrucēji. Jā, pareizi. Būs daudz atskaitīšanu vēl jāveic, bet nu, vēl priekšā 2 pārbaudas spēles. Vēl jau, protams, var pievienoties. Vēl arī Arturs Šilovs vai uz ko mēs ceram, vai arī Zemgus Girgensons, uz ko es ceru. Jo, ja mēs tūlīt droši vien sāksim likt maiņas, bet pirmā maiņa Latvijas izlasē, ko es gribētu redzēt, un Kalviša kungam ir manam vārdbrālim, Rudolfam, ir jāmēģina un jādara viss, ko viņš var izdarīt, lai piesaistītu Zemgus Girgensonu uz izlasi. Jo tad, visticamāk, pirmā maiņa pasaules čempionātā būs Zemgus Girgensons, Sandis Vilmans un Rudolfs Balcers. Un tas ir ļoti iespaidīgs uzbrukuma trio. Ar tādu uzbrukuma trio es esmu gatavs skatīties visas spēles, jebkurā dienas laikā. Jā, es tev piekrītu. Tad tā ir olimpiādas maiņa gandrīz vai. Nu, tur viņi nespēlēja kopā, bet jā, 2 NHL uzbrucēji un 1 bijušais NHL uzbrucējs. Jā, es tev piekrītu, bet vēl jau ir arī iespējams traumu pievienošanās. Gan sērijā ir 1-1, un viņa komanda tiek uzskatīta par favorītiem sērijā. 1-1 sērijā līdz 3 uzvarām. Sērija noslēdzās, man liekas, šo svētdienu. Jā, tiek aizvadīts visas sērijas spēles, jo tur tagad ir pauze, un tad ir 6, 7 un maijs, un tad 5. sērijas spēle. Ja būs vajadzīgi, tad bija 9. maijā, man liekas. Varētu būt, ka bija 9. maijā, jo tagad 3. spēlē būtu jābūt 7. maijā. Ja es pareizi atceros. Man liekas, kas 6. Labi, tūlīt pārbaudīsim. Bet jā, cerams, ka negribas jau tā novēlēt, bet varētu trauma komanda zaudēt šo sēriju. Bet loģiski, ka varētu zaudēt. Tas AHL playoffs nav tas svarīgākais. Jā. Protams, bija forši, ka Šilovs uzvarēja finālu un labi nostāja vārtos, bet AHL nav tā līga, kur nav tas Stanley Kauss. Tieši tā. Protams, tādās pilsētās, kurās nav NHL komandas un kurās ir AHL komandas, tur tie cilvēki seko līdzi un krīt un ceļās pa šīm komandām. Bet, būsim reāli. Tā nav tik prestiža līga, lai spēlētu tās playoffos un nebraukt uz pasaules čempionātu. Jā. Ir īpaši tāds spēlētājs kā Edvards Stralmaks, kuram jau ir skaidrs, ka nākamgad nebūs NHL līgums un viņš atgriezīsies Eiropā. Vēl 100% nav, bet tāds baumas plīst. Ļoti, ļoti pārliecinošas spekulācijas ir bijušas par to. Jā, 9. maijā un pirms tam 7. maijā ir 3. spēle. 7. un 9. maijs. Vēl tad es nepareizi pateicu, jo tad 5. spēlē ir jābūt 11. maijā, ja tāda būs. 11. vai 12. maijā, jā. Bet labi, tas ir par traumaku. Mums jau tāpēc mums ir daudz kandidāti. Ja atbrauc Ralmaks, tad ir vēl viens jāatskaita no uzbrucējiem. Un vēl Girgensons tad ir. Un vēl, ja Girgensons, tad vispār, jā. Daudz debitanti nedebitēs. Jā, tā tad būs, jā. Tā tas būs. Tad.
Nu, okay. Bet, jā, es tās maiņas rakstīju, neskatoties īsti uz pārbaudas spēļu sniegumiem. Es vienkārši uzrakstīju pēc tiem uzbrucējiem un aizsargiem, kas man likās, kas tur visloģiskāk būtu. Un pat es beigās par aizsargiem arī nevarēju izdomāt, jo, kā tu minēji, viņi daudz. Un es tur beigās saliku vienkārši, ko es gribētu laikam labāk redzēt, jo pēdējais pārbaudas spēles redzēju tikai otro, jo pirmajā mēs bijām aizņemti, talkojot. Nedaudz, patalkojām. Un tad nākamās 2 spēles jau noteikti mainīs visu to, vēl arī to domāšanu, jo pievienosies Sants Vilmans un pēdējās spēles pirms pasaules čempionāta būs tās, kur noteikti tiks izlemts pēdējais sastāvs, pēdējais spēlētāji, kas jāatskaita. Nu, tā kā šitais ir tāds mans supermelnraksts, kurš noteikti nepiepildīsies. Bet tad mēs varēsim redzēt. Kad ir noslēdušas pārbaudas spēles? Otrdien, trešdien. Nē, trešdien, ceturtdien. Parīt aizprīt? Jā, 6. 7. maijā šie 2 cipari mums tiek daudz pieminēt. 6, 7. 6. 7. maijā droši vien tad ļoti iespējams, ka rītdien jau mēs kaut ko zināsim, kurš jau ir jau atskaitīts. Un tad pēc tam kaut kādā 8. vai 9. maijā tad notiks pēdējā atskaitīšana. Jā, jo tad būs tad droši vien būs arī zināms, vai mēs gaidām vēl kādu vietiņu, rezervējam uz pasaules čempionātu. Kā tas bieži vien tiek darīts. Jā, un tad būs noteikti jānosauc pilns sastāvs, jo, ja tiks gaidīts, tad tikai Tralmaks, jo cits spēlētājs tur pēc tam nav vairs ko gaidīt, jo visiem sezonas būs noslēgušas. Un par Rodrigo Ābolu ar nevienu informāciju nav. Jā. Tad es sāku saukt. Man pirmā maiņa ir Balcers, Smirnovs, Vilmanis, Šmits un Zīle aizsardzībā. Vai tev... Man laikam te nav vairāk ko pieminēt, jo mēs jau pārunājām īstenībā to pirmo maiņu, kāda viņa varētu izskatīties, ka visticamāk Balceram jāspēlē kopā Vilmanu, un galvenais jautājums bija tas, kurš tur varētu spēlēt centrā. Vakardien, klausoties Face of podcastu, noslēdzošo epizodu, kas viņiem ir šobrīd YouTube pieejama, tur Kaspars Dvinskis un Toms Prāmnieks man likās, ka bija nedaudz aizmirsuši par to, ka Denis Smirnovs ir izlasē. Un viņi lika Haraldu Egli, ka tas varētu būt potenciāli pirmās maiņas centrs. Es arī vienbrīd tā kā apdomāju to. Jā, un izdzirdot to, ka viņi to teica, man likās, bet varbūt, ka tas arī strādā, jo Haralds Egli ir tāds enerģisks centrs, kurš ir nepiekāpīgs un mauc vienmēr tādās divcīņās iekšā. Rudolfs Balcers, kā jau mēs jau pirms olimpiādas minējām, vairāk tāds tehnisks, vairāk patīk tā daļslidoties nedaudz, tā teikt. Un Sāns Vilmans šobrīd vienkārši ir overall NHL spēlētājs. Tur nav diži komentāri vajadzīgi. Viņš ir ātrs, liels, spēcīgs, tehnisks. Viņam viss īpašības šobrīd, man šķiet. Un arī plus būtu tāds, ka šobrīd manā nosauktajā maiņā viss ir ar kreiso satvērienu, un tad Egla būtu ar labo, vismaz kaut kas mainās. Tas būtu kaut kas. Un viņš ir arī spēlējis flangā, viņš pieredzis spēlēt flangā, respektīvi uz iemetieniem viņš var iet centrā, bet pēc tam viņi var mainīties. Un bīdīt Vilmanu varbūt vārtu priekšā vai kaut kā. Jā, un par aizsargiem? Šmits un Zīle noteikti tādi divnieki es gribētu redzēt. Bet vai tur nebūs kaut kas, ka Šmits tiks ar Freibergu likts kopā vai ar vēl kaut ko? Es īsti nezinu. Vai Šmits Zīle... Kā bija olimpiādē? Viņi arī spēlē kopā? Nē. Olimpiādē bija Šmits un Uvs Balinskis. Jā, tas ko bija... mēs vispār nepieļāvām, ka tā varētu kaut kas notikt, jo tad aizsardzība palielam nav. Jā, tur bija uzbrukums tikai. Bet tas bija pēdējās spēlēs. Sākumā jau, man liekas, ka bija Balinskis ar Jaku un Šmits varētu būt, ka pat laikam bija ar Zīli. Jā, jo mēs laikam prognozējām, ka Šmits kā jaunais varbūt varētu tikt likts kopā kādu no pieredzējušākajiem aizsargiem, kas ir šajā gadījumā Freibergs. Bet jā, laikam, Zemgos Girgensons nebrauc uz izlasi. Bet es ceru, ka viņš brauks. Pagaidām saliksim maiņas bez... Protams, liekam bez, jā. Tad es tev piekrītu. Balcers, Smirnovs, Vilmans ir uzbrukuma pirmais trīnieks un Šmits Zīle ir uzbrukuma aizsargi. Uzbrukuma aizsargi. Mūsu divi pirmie aizsargi. Jā, viens bloķētais un viens uzbrucējs. Jā, Šmits gan nav tikai spēlēja vienu pārbaudas spēli, bet es ļoti ceru, ka tagad trešdien, ceturtdien būs pilns sastāvs beidzot un varēsim redzēt, kā tad izskatās tā mūsu komanda, jo ļoti daudz rotācijas bija, ļoti daudz maiņas mainījās. Tieši tā. Šobrīd grūti kaut ko pateikt. Tad otrā maiņa Krastenbergs, Batņa, Andersons. Es gan Andersonu vietā sākumā biju rakstījis Dzierkalu, bet tad es atstāju Andersonu, jo es uzskatu, ka viņš ir pelnījis būt top 6 uzbrucējs un
jā, ar labos atvērienu. Man kaut kā likās sākumā, ka Baķņa ar Dzierkalu tā kā ir nejaucamais duo, jo viņi diezgan daudz kopā spēlējuši izlasē, bet tad es izjaucu viņus. Un aizsardzībā Freibergs ar Mamčits. Tavs domas. Jā, man tieši tas pats, atkal man jāpiemina tas Face-Off podkāsts, kur viņi arī runāja par to, ka Baķņa un Dzierkals tur neizjaucamais duo, un viņas nedrīkst jaukt ārā. Kāds sakars vispār? Es pat nemaz tā tev nevarētu tagad atcerēties, ka, jā, ja es atceros pasaules čempionātu, ja es domāju par Latvijas hokeja izlasu un pasaules čempionātu, tad es domāju par Baķņas un Dzierkalu duo. Nu, nemūžam, nekad, kāds sakars. Tāpēc es tev absolūti piekrītu, ka es gribētu redzēt Tomu Andersonu kopā ar Renāru Krastenbergu visticamāk, jo Renārs Krastenbergs, manuprāt, no šī brīža, kas mums šeit ir šobrīd izlasē pieejamiem uzbrucējiem, ir viens no tehniskākajiem un viens no ātrākajiem. Un līdz ar to viņš ir tāds, manuprāt, viņam viss potenciāls, lai viņš būtu labs finišers. Viņam vajag vienkārši vienu to spēlētāju, kurš var radot piespēlīt. Un tāds cilvēks Latvijas izlasē ir tikai viens - Toms Andersons. Tāds, kurš vienmēr var atrast iedot piespēlīt. Līdz ar to, jā, Krastenbergs un Andersons. Un, jā, es liktu Baķņu kā otrajā maiņā. Visticamāk. Jo te jau Andersonam ir labās izsatvēriens, ja? Jā. Un tad, lai Baķņa un Krastenbergs paliek uz vienu pusi. Un tad Ēglē atkal ir otrā, trešā maiņā potenciāli, kur viņš atkal ir vienīgais ar to labo nolī. Jā, un tad arī tāds foršs salikums, jo Krastenbergs tāds ātrais, Andersons tāds zīmētais. Jā, līdzīgi pirmajai maiņai, jā. Vienīgi, ka Smirnovs, jā, Baķņa nav vienāda tipa spēlētāja, bet Baķņa ir tāds lielais, kas var vārtu priekšā aizsekt. Andersons tikmēr var paslidināties un mēģināt kaut ko sazīmēt līdzīgi kā Balcers, jā, un Krastenbergs atkal var kaut kur ierauties ar ātrumiņu. Un tālūk. Freibergs Mamčits, laikam jau. Man ir grūtāk gāja tiem aizsargiem. Ir grūti ar aizsargiem. Vajag pierast, ka top 4 aizsargiem ir skaidri uzreiz, bet pat cik šogad mums ir atteikušies spēlēt. Visticamāk, Freibergs Mamčits ir tie nākamie divi. Pirmkārt jau arī pieredzējušākie aizsargi, neskaitot Oskaru Cibuļs, kuram ir 11 pasaules čempionāti jau šobrīd. Un kurš pēc manām domām brauks arī uz 12, bet es skatos, ka pēc tām domām viņš nebrauks. Kladītē šobrīd neredz Cibuļsku uzvārdu. Es laikam aizmirsu viņu tad beigās pielikt, jo es te viņu izsvītroju. Nepieliku atpakaļ, bet jā. Viss kārtībā. Bet, jā, tā kā Freibergs Mamčits otrais aizsargu pāris un Krastenbergs Baķņa Andersons otrā maiņa. Jā. Absolūti. Arī kapteinis būs visticamākais. Lūk, es tev gribēju jautāt īstenībā par to kapteini, jo mēs par šo arī nedaudz kaut kad padiskutējām, kurš varētu būt, kurš tad būs tas kapteinis, kurš būs kapteinis, vai Freibergam dot pa kapteini vai nedos šo godu. Bet, cik es saprotu, viņiem būs balsošana vēl, tāpatās pirms pasaules čempionāta. Bet, ja mums būtu jādod, es redzēju Rudolfu Balceru uzrunu pirms otras spēles. Īs un kodolīgi. Viss bija skaidrs. Un maucam. Un man likās, ka Rudolfam Balceram nav tās balss dotības, tā teikt. Un kaut ko tādu viņš nevarētu pateikt, man likās. Un līdz ar to, skatoties to video, man uzreiz pamainījās domas, un es esmu gatavs dot Rudolfam Balceram kapteiņa nozīmīt, un lai Ralfs Freibergs ir asistents. Es domāju, ka viņš neapvainotos. Iespējams, jā, jāpiekrīt arī šim variantam, jo, kā jau mēs arī apspriedām ar tevim, ka Balcers ir tāds a man of few words, bet tas ir ar žurnālistiem, jā. Iespējams, vienkārši viņš uzskata, ka nav īsti vērts ar žurnālistiem izplīst garās sarunas. Bet ģērbto es arī redzēju šo pašu video, pa ko tu pieminēji, un uzruna, jā, bija tāda motivējoša, ka galvenais, kas arī paliem kapteinim par spēles jāizdara, neizplūstot garās sarunas, vienkārši pateica, ej un cīnes. Palielam, jā. Spēlējam hokeju, vīri. Jā, let's play some hockey. Bet mums jau ir vēl viens variants bīstamā, ko mēs nepieminējām. Kristaps Zīle, kurš ir bijis arī pirms tam pasaules čempionātā kapteinis, man liekas. Vai tā nebija pārbaudas spēle, kur viņš bija? Man šķiet, ka Kristaps Zīle, man šķiet, ka tas bija uz Esel turnīru, viņam tika iedots kapteiņa apsejas. Tas bija tajā gadā, kad Kaspars Daugaņš otro reizi, laikam, bija paziņojis par aiziešanu no hokeja. Man atkal tieši liekas, ka ir bijuši tikai Daugaviņš, un tad, kad nebija Daugaviņš, tad bija Ābols. Jo Ābols jau arī uz visiem čempionātiem Ābols arī bija. Labi, tad varbūt es kaut ko jaucu. Bet, Kristaps Zīlem ir bijis šis ten kapteiņa uzsējis uz kādu no Latvijas izlases spēlēm. Līdz ar to viņš arī ir veids kapteiņa pienākumus, tā teikt. Tā kā visticamāk šie 3 džeki arī ir top favorīti uz kapteiņa apseju.
neapsēju, bet šo ten nozīmīti pie krūtīm. Jā, tad būs diezgan grūta balsošana, tā var teikt. Būs, gan jau pa visiem 3 būs balss. Es arī pieļauju, ka varētu būt pa visiem 3, jā. Nu, ok, tad trešā maiņa Rihards Bukarts, Egle Dzierkals. Es nezinu par to Bukartu līdz galam, bet tā es viņu te pagaidām ieliku, jo sezonas noslēgums Slovākijā ļoti rezultatīvs, bet atkal pa pārbaudas spēlēm es kaut ko lasīju, ka daudziem nepatika, kā viņš bija nospēlējis, tā slinki. Bet, redzēsim, varbūt nākamnedēļ, jau šonedēļ, kaut kā vēl gribēs teikt, nākamnedēļ. Tāpēc, ka brīvdien šodien. Jā, gars brīvdienas. Un redzēsim, kā Bukarts nospēlēs. Bet jā, tad man patika šāds salikums. Visi 3 tādi ātri, maziņi ātri, Egle, Dzierkals, Bukarts. Un tad aizsardzībā es ieliku Komulu, jo viņš tika piesaistīts vēlāk, arī noteikti tikai tāpēc, ka, ne tikai tāpēc, bet stiprs iemesls ir tas, ka viņam ir labais nulles aptvērens, un šogad Jānis Jāks nepievienojas izlasē, tad viņš būs vienīgais tāds aizsargs. Un man patīk, kā Feņenko spēlē, tāpēc es biju sākumā ierakstījis Cibuļskis, bet tad es nomainīju pret Feņenko. Jo tika atzīts par OHL finālu. Vērtīgāko spēlētāju, jā, un arī izlasē tāds redzams bija. Cik es skatījos? Varbūt es nepareizi skatos. Viņš bija redzams, bet vai vienmēr pozitīvi redzams? Arī tur tas jautājums. Jo tur tāds pāris tās kļūdiņas, kas tur bija uz zilās līnijas, un baigi ir iekrituši acīs, pareizi sakot, atmiņā. Bet, kopumā, protams, OHL sērijas vērtīgākais spēlētājs jauns aizsargs ar potenciālu spēlēt Eiropā, augstā līmenī. Līdz ar to es domāju, ka, Feņenko brauks uz čempionātu, vai viņš būs trešās maiņas pastāvīgais aizsargs, vai viņš būs spēlēs kā 7. aizsargs, vai arī būs kā rezerves aizsargs, kad kādam jāmainās vai vēl kaut kā. Bet es domāju, ka uz čempionātu viņš noteikti brauks. Un runājot par tavu uzbrukuma trio, Rihards Bukarts ir viens no pieredzējušākajiem Latvijas izlases spēlētājiem šī sasaukumā. Viņam ir 8 pasaules čempionāti. Visvairāk no visiem uzbrucējiem. Protams, ir diskutabli, cik labs ir bijis viņa sniegums. Ja mēs atveram Slovākijas spēles vaļā, tad viņš spēlēja 3. maiņā tieši kopā ar Haraldu Egli. Šī maiņa pirmajā spēlē, kur tik gūt 5 vārti, neparādīja savu sniegumu. Vispār necik. Nebija neviens rezultatīvitātes punkts. Bet mēs jau arī pirms tam tevim šokējāmies, ka Miks Indrešs, Kaspars Daugaviņš, ka šie spēlētāji šogad būtu noderējuši arī izlasē. Līdz to es laikam dotu priekšroku tam, ka Rihards Bukarts noteikti spēlē 3. maiņā šobrīd. Pēc tam, ja pirmajā spēlē neiet, tad dodam vietu kādam citam, jaunākam, lai parāda sev. Un galā tu šobrīd esi ielicis 5. maiņā. Patriks Zabusovs, kā esot pareizi aizrunāt, nevis Zabusovs, bet Zabusovs. Kā es teicu, 5. Jā. 5. maiņā, normāli. 5. maiņā spēlēt Ribīnēs. Spēlēs ar 5. spēlē. 4. maiņā, bet mēs ar Werneru, mūsu vienu no galvenajiem klausītājiem, braucot mājās no Talkas, atverot vaļā. Paskatoties, kāds tad ir maiņas saliks un kāds rezultāts, mums abiem ieplatās acis, ka 1. maiņā kopā ar Baķņu un Tomu Andersonu spēlē Patriks Zabusovs. Un 2. maiņa bija Denis Smirnovs, Kārlis Ozoliņš un Rulols Balcers. Un es redzu, ka tu neesi ielicis Kārli Ozoliņu sastāvā. Un es esmu gatavs sadarēt pat tevim, ka Kārlis Ozoliņš būs sastāvā. Kā jau es teicu, tad pārbaudas spēlēs tik daudz rotēt šīs maiņas, un tad iepriekšējās spēles, ja tu paskatīsies pret Austriju, pret Somiju, tad tur arī bija Zabusovs spēlēja 4. maiņā, tad viņš spēlēja 2. maiņā, tad tas maiņu tagad skaits, kā viņi bija salikts, tas neko īpaši daudz nenozīmē. Protams. Vienkārši, tu saproti pats, nedaudz ir tāds šoks, atverot un paskatīties Patriks Zabusovs 1. maiņā. Nekad tu tā neiedomāsies uzreiz dzīvē. Bet par Ozoliņu es arī būtu gatavs ar tevi sadarēt, jo man nekal tieši liekas, ka viņš nebrauks, jo mums vienīgais es redzu, ka drīzāk kā 13 uzbrucēji gribēs paņemt kādu jauno. Es neatceros, vai es pats esmu to vispār tur ielicis, bet Kārlis Ozoliņš ir OHL spēlējuši jau 32 gadus vecs spēlētājs, kuram varbūt būtu forši iedot debiju čempionātā, bet es uzskatu, ka lielāka vērtība ir iedot kādam jaunajam.
pasēdēt trešajā stāvā. Vai tu negribi pasēdēt? Nekā vienkārši kādam Liepājas spēlētājiem. Un pamatsastāvā es viņu neredzēju, jo mums jau tur ir vairāk uzbrucēji ar tieši to labo satvērienu, kuriem es redzu. Spēlē centrā? Nu jā, tas vienīgais. Viņam nāk pa labu, bet tur vēl ir Prohorenkovs, Buncis. Proho, jā. Vairāk spēlētāji. Un arī jau nosauktie pirmo 3 maiņu centri, kur obligāti būs sastāvā, tad man kaut kā viņam neatrodās vieta. Nē, no, ok. Bet, jā, ja mēs runājam par trešo maiņu, Rihards Bukarts, Haralds Egli, Mārcis Zierkals. Pa Komolu es nezinu. Ar tiem aizsargiem tiešām ir ļoti grūti, bet es piekritīšu, ok, Niks Feņenko, lai ir. Es likšu Oskars Cibujs. Man liekas, ka Oskars Cibujs arī dosies uz pasaules čempionātu. Un man īstenībā ļoti gribētos redzēt Arvilu Bergmani sastāvā, jo man liekas, ka viņš ir tāds ātrs, kustīgs aizsargs, un kurš arī metās zem ripām un ir gatavs bloķēt un cīnīties. Tā kā es gribētu redzēt Arvilu Bergmani īstenībā. Es vēl tā likšu. Komolu vietā es likšu Arvilu Bergmani kopā ar Niku Feņenko. Jā, nu Arvils Bergmans arī, cik redzēts video, tad ir tāds ļoti atvērts, tieši komunikabls džeks, komunikabls un tāds jautrs, tāpēc varētu noderēt arī kā ģērbtuves uzturēšanai, tad es gan nezinu pa pārējiem baigi tur ko pa Komulu. Pagaiet, mēģina Arvilu Bergmanu kā komandas talismanu piesaistīt. Brauc mums līdzi, es talismans. Bišķiņ pahaipos ģērbtuve, bet tu nevarēsi spēlēt. Bet tāpēc ar to es arī mēģināju pateikt to, ka pa aizsargiem man vispār nekas nav skaidrs, tikai top 2 maiņas, un tad nebūs ne šoks, ka Bergmans būs Komulu vietā, vai Cibojs būs Feņenko vietā, vai tur jebkas var notikt, tāpēc pa aizsargiem es nelieku nekādu galvojumu pa savu sastāvu. Un jā, tad pārējām uz 4. maiņu. Jā, dodam tālāk uz 4. maiņu. Un es ieliku, kā jau tu mazliet pieminēji, Zabusov, jā. Prohorenkovu un Lapinski. Un slīpsvītrs paliek Buncis, jo viņš arī ir centrs, un tad ar Proho var mainīties, varbūt vietām, ja kādam nesanāks spēle. Un šī maiņa, es pat nezinu, vai man viņa patīk vai nē, bet tāda es vienkārši ierakstīju. Man patīk, kā uz vietas ejot, skatīties Mogo pret Zemgala finālu, kā Zabusovs spēlē tieši. Un Lapinskis izlases spēlē, pārbaudas spēlēs ir jau 3 gols. Man arī patīk, kā Lapinskis spēlē, jā. Ir ļoti tāds jaudīgs, ātrs uzbrucējs. Bet redzi, tu neesi ielicis Skrastiņa, ko viņi diezgan daudz spēlējuši kopā, man liekas, ne? Skrastiņš, Lapinskis. Prohorenkovs, jā. Nu, tad man ir tieši pats Skrastiņš arī jaunais, jā. Nu, tur arī tāds realitātē izvēlēties cilvēks 4. maiņai izlasēji šī gada pasaules čempionātā ir pavisam nereāli, jo te jebkurš var no viņiem spēlēt 4. maiņā. Bet, kurš toši brauks uz pasaules čempionātu, tas ir Kārls Ozoliņš. Nu, ok, tad ko mēs darām? Liekam kaut līkumu? Nē, es teiktu, ka Filips Buncis nebrauc uz pasaules čempionātu. Nu, arī varbūt, jā. Zabusovs, jā, bet es teiktu, ka viņš būs kā 13. uzbrucējs. Un tad ir Skrastiņš, Prohorenkovs, Lapinskis. Es domāju, ka jāatstāja tā 4. maiņa tāda jauneklīgāka. Un līdz ar to es gribētu redzēt, kā Bogdans Hodas arī spēlē. Jo man liekas, ka viņš ir tāds labs spēlētājs, labs aizsargs, kurš parādīs arī sev, man liekas, pietiekami labi šīs pārbaudas spēlēs. Un tad, protams, Anžāns, man liekas, arī. Jā, un tad atgriežoties atkal pie aizsargiem, gan Tomānovs, gan Anžāns, gan Hodas, visas pārbaudas spēlēs labi izskatās. Un Cibuļskis, kurš nav spēlējis pārbaudas spēlēs, bet kuram ir milz pieredze. Te ir ārprātīgi grūti. Un pat arī komentēt spēlē Arcābols pieminēja, ka brīnās, ka nav jau atskaitīties Rihards Simonovičs. Simonovičs, jā. Netika paņemts vispār man bija arī nedaudz šoks par to, ka Sansis Mons tika atskaitīts. Jā, bet es atceros tieši, ka pieminēja tieši par Simonoviču, ka to arī vēl kāds žurnālists bija teicis, ka patika, kā viņš spēlē, bet viņš tika atskaitīts jau uzreiz. Tieši tā, tiem aizsargiem tā pateikt, nav nejausums, kas tur beigās būs. Gan jau būs atkal 2, kā mēs pagājušajā gadā dabūjām paraksts tieši no Tomānova un Anžāna, manuprāt. Un, Filips Buncis, tad tur nebija? Jā, Filips Buncis bija viens no tiem, tāds nezināmās sejas izlasē. Tad, nedaudz tāds nepazīstamāks, jā. Nav tā, ka ejot garām uzreiz atpazīst un saka, Tas ir tas. Kāds no viņiem atkal būs tieši tajā
pašā lomā, trešā stāvā, varbūt kāds spēles dabūs uzspēlēt, bet ka būs tie rezerves aizsargi kāds no tiem. Nu jā, noteikti. Bet grūti, respektīvi, ja es ielieku, ka trešajā maiņā ir Bergmans ar Feņenko, ceturtajā maiņā man nevar būt Anģāns Hodas, jo es saku, ka Oskars Cibuļs brauks uz pasaules čempionātu. Tas nozīmē, ka viens no šiem džekiem man jāņem ārā, un ja man jāizvēlas, tad es ņemu Anģānu ārā un lieku Cibuļs, ka Hodas. Un tad man ir ceturtajā maiņā Krastīņš, Prohorenkovs, Lapīnskis, Cibuļs, Hodas, un tad, kas paliek pāri no uzbrucējiem, ir Zabūsovs un aizsargiem. Viens aizsargs vēl paliek, ne? Nu jā, Anģāns. Anģāns, tad man ir kā 9. aizsargs pasaules čempionātā. Tad visticamāk, ka Oskars Cibuļs brauks līdz kā 9. Okay. Tas būtu mans, laikam, minējums. Nu, atkal ir tas pats, kas mums bija Olimpiādas sastāvs. Kārlis Ozoliņš, ko man paliek. Kārlis Ozoliņš man ir 13. uzbrucējs. Zabusovs nebrauc. Sorry, Patrik. Atkal tas, ka skaidrs ir tas, ka nekas nav skaidrs. Nē, ok, pirmā maiņa, es domāju, būs tāda, tā kā mēs salikām. Nu, Vispiecnieks. Ja neatbrauc Zemgus Griensons. Un man ir cerības, ka viņš atbrauks. Es ļoti ceru, ka viņš atbrauks. Es tikai negribu rītdien pamosties no rīta vai 10 no ieiet darbā sporta centrā un redzēt, Zemgus Griensons nepievienosies Latvijas lasēji. Tad labāk pasakiet to man dienu pirms čempionāta, nevis rīta. Man liekas, ka tieši tas būs vai nu rīt vai parīt, būs tieši ap tiem 10, 11, kā jau LHF liek tos X-ā, nevis Twitterī, X-ā tos tweets, ka tas nepievienosies, tas pievienosies, un tad jau būs mums skaidrs jau rīt par Zemgus. Un Artūru Šilovu gan jau kā arī. Jā, par Artūru Šilovu arī gan jau, jā. Bet mēs nepārunājām mūsu vārdsarga līniju, jo tur arī pietiekami interesanti. Šobrīd 4 spēlētāji, uz čempionātu brauks 3. Ir Kristers Gudļevskis, kurš visticamāk, par 99%. Tur var teikt par 100%. Būs Latvijas izlases pirmais numurs un 100% brauks uz pasaules čempionātu. Un tad ir Gustavs Grigals, Mareks Mitens un Jānis Fecers. Pavisam jauns džeks Jānis Fecers, Dānijas čempions. Play-offos viņš stāvēja vārtos? Jā. Tur bija, es skatījos tieši uz tādu pārcergu, biju redzējis kaut kādos, tā kā mēs pirms tam spriedām, ka tie raksti, kā latviešiem iet Eiropā, un tad kaut kad bija pieminēts kopā ar Oskaru Cibuļski, kas stāv tāds vārdsargs, bet ne, es zinu, kā viņš izskatās, nekās, kur spēlēja arī, nezinu. Pirmo reizi dzirdēju, ka ir tāds džeks, tīri tāpēc, ka Oskars Cibuļs spēlē komandā. Jā, tiek pieminēts kopā. Jā, Bet Dānijas čempionē 21 gadu vecumā 33 spēļu sezonā, un pēc tam arī play-offos tad jau spēlēja. 91,3% no šiem 4 nosauktajiem viņam otrs labākais procents. Jā, tāpēc tagad atkal mazliet sačakarēt visu tā skaidrību. Viss skaidrību sačakarēt, bet ja tev jāizvēlas 3, kurus tu sauc? Es jau zinu, kurš paliek mājās. Gudļevskis, Grigals un Mitens. Un Jānis Fecers paliek mājās. Nopietni? Wow, ok. Es būtu teicis, ka Gustavs Grigals paliek mājās. Ņemot vērā, ka viņš pēdējo pusi sezonas, bet pēdējo daļu no sezonas klubā maz spēlēja. Es nezinu, gan vai tas bija traumas dēļ vai vēl kaut kā. Viņš netika pieteikts beigās. Es nezinu, vai man pārliecināja arī viņa sniegums tagad pēdējā pārbaudas spēlē pret Slovākiju. Es nezinu. Vienīgais tas, ka Mareks Mitens tekoši braukā līdz uz visam pārbaudas spēlēm un vārtos netiek likts. Vakar nostāvēja 20 minūtes. Nē, 18, jo nomainīja vārds. Nomainīja vārds, es nepamanīju. Gustavs Grigals nostāvēja 2 pilnas periodus, jāielaid 4 vārdus, bet grūti tagad atcerēties, bet man liekas, ka viņš nebija īsti vainojams pie vārtiem. Nē, protams, nebija tā, ka tur... Jā, tas ir uz Gustavu. Tagad, šis vārdu gums, bet, es nezinu. Bet nav arī nekāds baigais pamats teikt, ka viņš brauks uz čempionātu. Gustavs Grigals? Jā. Protams, ka nav arī pamats teikt pa Mareku Mitenu, ka viņš brauks uz čempionātu. Mums tev gribētos, ne? Jo tev tā kā ir nedaudz kontakts ar Mareku, tad mēs varam kaut kādu parakstīņu dabūt. Tagad ir īpaši būs tā brīvā diena pa vidu, ka varētu satikt visi izlasi. Jā. Kopā paēst pusdienas ar visiem. Nozīmēt visu man Latvijas kreklā parakstiem uz aizmugurē. Un tad, bet Mareks arī stāvēja pret Austriju abas spēles. Pirmā nebija tik laba, bet otru viņš labi nostāvēja. Bet, kā jau mēs minējām, pārbaudas spēles. Vakar tās 18 minūtes diezgan ok nostāvēja. Neielaida neviens vārds, tas jau ir labi. Bet
Nu, tad, jebkurā gadījumā mūsu visu šo pareģojumu var arī izjaukt ar Arturu Šilovu ierašanās. Un tad kāda atšķirība, kurš brauc kā tas trešais aizvārds. Tāda palielam, jā, tāda vienalga, kurš tur brauc līdzi vēl. Tāpat kā pagājušajā gadā, tad ir trešais tālu apmeklējums. Nu, lūk, tās maiņas jau mums arī var izjaukt visu, ko mēs tur strīdās par to 4. un 3. maiņu, ja Zemgus Girgensons rītdien ir pateicis, vai parīt. I'm coming, my guys, I'm coming. Es ļoti ceru ieraudzīt tādu uzrakstu, ka Zemgus Girgensons apstiprina pievienošanos Latvijas izlasē pasaules čempionātā. Oh my God. Cik ļoti tu gribi, ja mēs runājot par vārdsargiem, jau 5. reizi pievienojam Zemgus Girgensona pievienošanos Latvijai, tad tas jau ir. Tā kā tu ļoti gribi, to var saprast. Bet, protams, visi grib, kurš negrib, lai brauc Zemgus uz... Es vienkārši gribētu redzēt, kā tā pirmā maiņa spēlē kopā. Balcers, Girgensons, Vilmans. Man liekas, tā būtu tik jaudīga maiņa. Piekrītu. Tā kā tā, nu ko, viss ir izrunāts. Šodien mums atkal ir garā epizode sanākusi. Vēl 15 minūtes līdz garākajai būt. Bet vēl jau ir jāpiemina man viens punkts. Ir gan pareizi. Rallijs. Spēcpasūtījums, bet tad mēs slēdzam ciet, hokeju. Nu, laikam jau tev, vai te bija vēl kaut kas par hokeju pieminēts? It kā nē, viss mēs it kā... Mēs to vairākumu domāju, bet tas... fiksam varam pieminēt, ka man likās, ka vairākumā pirmā brigāda būtu Andersons, Vilmans, Balcers, Krastenbergs un Šmits. Noteikti es tev piekrītu. Andersonam, es noteikti gribu redzēt Andersonu vairākumā. 100%. Tāpēc, ka viņš tas cilvēks, kurš atrod to piespēli, kad vajag. Kad nav vairs nekur, kur iespējams atdot nevienu piespēli, tur Toms Andersons paņem ripu sējumu un atrod, kur viņu var atrast. Un Balcers, Vilmans un Krastenbergs ir 3 labākie uzbrucēji, kas mums šī pasaules čempionātā spēlēs. Tehniskākie, labāko metienu, manuprāt. Un man ļoti arī priecē tas, ka Balcers ir atkal ieskrējies mazliet, jo viņš bija Šveicē jau diezgan rezultatīvs pēdējā laikā. Bija gan trauma pa vidu, bet rezultatīvitāte turpinājās atgriežoties no traumas arī, kas ir ļoti labi. Un pēdējā turnīra viņam izlasē nav rezultatīvi bijuši. Un pārbaudas spēlēs atkal viņš guva vārtus. 3 spēlēs pēc kārtas viņš gūs vārtus. Jā, pirmajā spēlē pret Slovākiju skaists gols pretuzbrukumā, tagad atkal mazākumā pārcēl pār vārdsargam ripu. Tad... Es atceros, ko es vēl gribēju pieminēt. Ka iespējams, ka kaut kādos mirkļos būs jātur īkšķi, ka Latvija spēlē mazākumā, lai varam iemest vārtus. Jā, jau mazākuma realizācija laikam labāk nekā vairākuma. Mazākumā mums, man liekas, pret Slovākiju bija 3 vārdi pa abām spēlēm, ne? 2. Nē, pirmajā arī iemet. Otrajā, es zinu, ka otrajā iemet. Bija 2 vārdi. Abi 2 vārdi bija mazākumā. Man liekas, ka iemet arī pirmajā spēlē, ne? Nē, mēs varam pavērt vaļā, iemet vaļā. Tad mums jāuzliek ir uz šito ten. Te nerāda mazākums. Nē, tur otrajā spēlē mums bija iekavās short-handed, tā kā iespējams, ka pirmajā spēlē pret Slovākiem nav vārds. Nu, varbūt nav, tad varbūt jauc kaut ko ar 18. Bet jā, atkal izskatās, ka vairākums īsti līdz galam mums nestrādā. Ko es vispār gribēju pieminēt par 18, ka tur arī bija vārds. Vairākums bija 2 no 16, tā kā redzēts procents lielai. Ābols no ābols tālu nekrīt mums hokejā. Kā vairākums mums nesenāk vēl joprojām, jā. Nu, Olimpiādē bija vārti vairākumā, bet jā, tur arī bija tāda. Tur bija sajava vārti variants. 5-3. Un jā, un tad abas vārds guva Ločmals, bet jā. Atkal aizbraucam prom no tēmas. Mēs aizbraucam prom, bet mums jau patīk tā. Ok, labi, beidzam par hokeju. Šmits noteikti, jā, pirmais aizsargs pirmajā vairākumā, un otro vairākumu mēs nezīmējam nemaz. Jā, nav vērts. Nav vērts zīmēt neko. Ja pirmais vairākums ar šiem 4 džekiem nevar neko iemest, tad kāds otrais vairākums vispār? Tad jā, tad ir atkal pēcpasūtījums, ir rallija nedēļa sākusies. Šonedēļ rallijas jau sākās ātrāk nekā ierasts. Nu, vienmēr sākās ceturtdienā, bet šoreiz ir 3 ātrposmi ceturtdienā. Jāsāk laikam ar to, ka VRC rallijas Portugālē ir un startē arī Mārtiņš Šesks, mūsu pilots. Un tad jā, ceturtdienā sākās jau 5 vakarā ar 3 ātrumposmiem, un šis rallijas ir Grants rallijas. Un Mārtiņam Šeskam būs ļoti laba starta pozīcija, jo viņš kopvērtējumā ir lejas galā, jo nebrauc, tikai vienā posmā ir brauc. Un tad īpatnēji būs tas, ka pirmās 2 dienas, ceturtdien, piekdien viņš brauks savā labajā starta pozīcijā. Un tad ir iespējas nekļūdoties būt augšgalā kaut kur pacīnīties. Bet Mārtiņš Šesks jau laikam ir viens no tiem džekiem, ka vien kļūdu un tu kļūdījies. Nu jā, tur vai nu ir, vai nu nav. Pagājušajā gadā mēs Portugālē arī tieši bija Portugāla un Sardīnija bija 2 pirmie viņa grants posmi pagājušajā sezonu, un abos bija Portugālē bija kļūda, un pārsis ritens, un Sardīnijā
tieši Mazatīvas pirmajā dienā es atceros, ka bija Just Learning žogā iekšā un filmēti video Instagram storijos, pa ko viņam daudz žurnālisti pārmet. Vienkārši ielidoja žogā otrajā ātrumposmā un beidzam šis brīvdienas. Un tā, jā. Tad, jā, īpatnēji tas, ka tie 3 ātrumposmi pirmie jau ceturtdienā parasti viens, un piekdien vēl pilna diena, kurā viņš startē savā pozīcijā, tad ir kaut kāds pamats cerēt uz kaut ko interesantu un labu. Un kopā 23 ātrumposmi, kas arī daudz. Iepriekšējā rallija bija 18 tikai. Tā kā jā, iesaku visiem paskatīties, varbūt ceturtdien, piekdien, sestdien, kādu no ātrumposmiem. Visi gan jau, ka, protams, neviens neskatīsies, bet jā, iesaku paskatīties. Jā, es te sev varbūt nedaudz jau apkaunojos ar saviem teikumiem. Ja es jau garantēju, ka Ventspils būs finālā un garantēju, ka Oskars Cibojs un Kārs Ozoliņš spēlēs izlasē, tad varbūt es nedaudz pavilkšu tev arī līdzi sev, un lai tu arī varbūt nedaudz sev apkauno. Bet varbūt tieši otrādi parādi sev no tās gaismas, ka tu esi pilnvērtīgs dīvāna eksperts. Kurā vietā finišēs Mārtiņš Seskis? 5. es teiktu. 5. vieta. Jā, Toyota es neticu, ka viņš arī visu savu super starta pozīciju var tikt klāt, jo tie pat Hyundai diezgan pamatīgi apsmēja iepriekšējā rallijā. Es jau apsmēju sevi arī iepriekšējā epizodē, jo es teicu, ka Hyundai būs tuvāk Toyota. Visi top 4 bija Toyota. Tur jau bija slikts pareģojums. Cerēsim, ka šoreiz man būs labāks pareģojums par Mārtiņu pozīciju. Labi. Vēl kaut ko tu minēsi par ralliju? Kurš uzvarēs posmu? Uzvarēs. Es gribētu teikt, ka Elvins Evans. Tā kā visticamākais tā nenotiks. Tas ir arī tas, ko tu gribi, kurš lai uzvar? Nē, viņš nav mans mīļākais pilots, bet kaut kā liekas, ka viņš ir tā kā labā tempā. Grand Rallyos viņš arī vienmēr ir ātrs. Visi Toyotas pilotu plēlam var uzvarēt, jo Toyota ir šogad diezgan pamatīgi priekšā pārējām mašīnām. Cik viņas tikai 3 kopā ir, pārējām 2. Jā, tāds švaks, tas čempionāts ir no auto manufactureriem komandām, jā. Tad, jā. Bet kurš būtu tas cilvēks, kur tu gribētu, lai uzvar šito posmu? Takamoto Katsuta, jo viņš uzvarēja 2 posmus un cīnās par, ko neviens negaidīja, ka viņš cīnās par kopvērtējumu līderi. Viņš bija līderis pirms iepriekšējā rallija, bet tad viņš neuzvarēja. Es neatceros, vai viņš noturēja kopvērtējumu pirmo vietu, bet top 3 viņš tiešām ir, tad gribētos, lai viņš tāds jauns sejas, lai nav tās pašas vecās visu laiku. Tā kā jā. Skaidrs. Un vēl bija arī formulas posms. Tu teici, ka tu nedaudz paskaties highlights. Nē, es noskaties gan visu. Visu posmu? Visu posmu noskaties vakar, jā. Kas tur labs notikās? Atvērsim vaļā tūlīt mēs uz ātro. Viņš tika pārcelts par 3 stundām ātrāk. 5 pa nakti bija, ne? Nē, bija paredzēts 11. starts vakarā, Miami posms, ASV, bet tika pārcelts 3 stundas ātrāk uz 8 vakarā, jo tika daudz vētras, nevis daudz vētras, bet lietas vētra paredzēta vai kaut kāds tur tornado pat, laikam, laikapstākļu dēļ tika pārcelts 3 stundas ātrāk. Un bija jau garās brīvdienas ar kvalifikācijas sprintu, bet tos es neskatījos, jo bija tāpat talka. Un jā, tad bija īstenībā interesantas sacensības. Tie paredzētie lieti gan beigās nebija, tikai tur pāris lasīts uzkrit laikam, bet pašā pirmajā aplī Verstappens uzmet 360 apgriezienu jau kādā 3. līkumā, ja es nemaldos, sākumā. Beigās redz 5. vieta. Jā, tad viņš 7. vai 8. aplī 2 mašīnas avarēja, kad ne kopā, bet atsevišķi, viena līkumā un otrā līkumā, un tā īpatnēji viena apmet kūleni, un otra vienkārši kūleni pilnīgi? Jā, tā kā uzbrauc otrajai mašīnai virsū un apmet tās virsū uz apmalas. Wow. Jā, tie bija Hadžārs un Gazlī. Gazlī uzkrita uz apmalas, un Hadžārs nogriez iekšmā līkumam un nolauza riepu un ieslīdēja tālākajā. Un jā, tad ir pat apakšā ir vēl joprojām tas pats putaplasu čempionāts norisinās. Tur es var nepieminēt neko, bet jā, tad šī tika izsaukta drošības mašīna, Verstappens iebrauc pitos uzreiz, un tad tā ar viņā šo stratēģiju, ka viņš vienreiz bija pitos, boksos, tad arī noturējās. Viņš pat vien brīdi bija 2. vietā, bet tad beigās riepu dēļ atkrita līdz 5. Atkrita pat līdz 6. bet tad Leclerc kļūdījās, apdzima Verstappen, pēc tam kļūdījās un saslīdēja un
pēc tam vēl dabūja sodu, un tā viņš ir nokritis vēl līdz 8. vietai. Un tad augšgalā ir 3. vietā Oskars Piastri, 2. vietā Lando Norris un 1. vietā kā uzvar Kimi Antonelli. Jau 3. uzvaru šo sezonu. Pārsteigums? Visiem jā, es negaidīju, ka viņš, bija skaidrs jau, ka Mercedes būs ātri, bet man liekas, ka Russells būs augšgalā, un tad Antonelli otrādi. Ok, bet mēs tur aprunājām arī, ka viņš pirmo reizi uzvarēja, bet vai tev likās, ka viņš tagad ies un cels arī katru nākamo posmā? Galīgi tā nelikās. Man likās, ka viņi mainīsies ar Russellu, un ik pa laikam, protams, kāds cits tur var iešmaukt tajā augšgalā, bet tagad vēl McLarens ir izveidojuši pilnīgi jaunu mašīnu ar to pašu Mercedes motoru, un tad var redzēt rezultātu, ka ir 2., 3. vieta. Prisam, man liekas, ka ir pat uzvar sprintā iespējams, bet tur netaisos galvot, jo neskatījos. Skaidrs. Ok. Nākamais posms kad? Tagad man liekas, ka bija pauze. Es nezinu, tu neskaties, varbūt, ka jāpaskatās. Bet jā. Tagad bija mēneša pauze, un es biju jau aizmirsis vispār, ka būs tas Miami posms, tad man discgolfā atgādināja, un tad es vakar skatījos. Tas, ko es gribēju prasīt, droši vien arī par to, vai Kimi Antonelli turpinās ieņemt vietu, varbūt tās ne uz augstākā goda piedestāla pakāpiena, bet viņš turpinās pastāvīgi būt top 3. Tā izskatās, jā, jo kaut kā likās, ka iespējams uz to pieredzes trūkumu varētu būt, ka kaut kad arī būs tās lielās kļūdas. Nākamais atkal gan mēnesis jāgaida 22. maijā Kanādā. Turpina. Jā, ka būs uz pieredzes trūkumu kļūdas, bet viņš turpina iegūt labas starta pozīcijas un ar savu labo mašīnu nobrauc labas sacensības. Tā kā tad redzēsim pēc jau vairāk nekā 2 nedēļām, vai diez vai skatīšos posmu, jo būs hokeja laiks. Mājas ir hokeja laiks, bet Kanādā nākamais posms. Labi, ko? Tad teiksim laikam paldies mūsu klausītājiem. Paldies tev, Reini, par izklāstu. Jā, paldies tev. Paldies pat par dalību, jā, un tad jau šodien turam īkšķis par BK Ventspili. Cerams, ka neesam izgāzies savām prognozēm. Cerams, ka arī par pārējām mūsu prognozēm neesam izgāzušies, un tad jau visticamāk nākamā epizode, ja mums izdosies, tad Šveicē uz vietas, vai ne? Jā. Labi, paldies visiem, čau! Čau, čau!